Esiet sveicināti vlogmas dienā numur 13! Doesn't matter if the snow is falling or the weather's in the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making images in the sand you had me. Doesn't matter, it's Christmas in my heart. And I can promise Santa's coming to visit. Esiet sveicināti vlogmas dienā numur 13! Mēs taisīsim piparkūku. Jā, mums ir jaunas formiņas, jā, zvaigznīšu, sniegpārsliņas un zvaigznītes šajā te rādi. Jā. Labrīt, mani mīļie, labrīt un sveicien šajā 13. vlogmas dienā. Māsiņa arī ir tepat blakus. Mēs šo vlogmas dienu numur 13 sākam ar piparkūku cepšanu, jo dažam labam šodien ir iedota brīvdiena, jo mums ir nedaudz... Man kustās zobs. Kustās zobs un ir klepiņš un ir puņķi, tāpēc mēs pieņēmām Un tētis savāks un mēs brauksim uz zemes gabalu. Jā. Tu jau vari teikt nevis uz zemes gabalu, bet uz māju. Uz māju. Jā. Tā kā viņš vakar sāka tā mazliet nejauki klepot, mēs pieņēmām lēmumu, ka Jā, nav speciāli jāklepo. Jā, mēs pieņēmām lēmumu, ka šodien... Jā, pieņēmām lēmumu, ka paliksim mājās. Jā. Jā. Tā kā, jā, sākam šo vlogmas dienu 13 ar piparkūku cepšanu, jo mums ir vēl joprojām šī pati te piparkūku mīkla, kuru mēs neesam izcepuši.
ķeršos pie Ziemassvētku eglītes, lai skaistāk es esmu sataisījusies. Man atliek tikai uzkrāsot skropstus un lūpas un izgludināt svārkus, kuri jau man ir mugurā, bet es jau saģērbos, jo es gribēju saprast, ko es vilkšu. Es vilkšu šo te balto pūkaino džemperītī, ko mēs nopirkām Amsterdamā, Gesiņā, un svārciņi satīna no Zāra, bet tos es jums parādīšu pēc tam. Jā, es šoreiz pamainīju taktiku. Parasti es daru tā, ka es taisu galdu un tad es taisos pati un ģērbjos. Un tad bieži vien ir tā, ka man nepietiek laika pašai sataisīties, un tad es esmu riktīgi bēdīga un satraucos, tāpēc jā, šoreiz taktika ir nedaudz savādāka. Un jā, es esmu ļoti priecīga. Man pilnīgi viennozīmīgi ir jāatzīstās, ka es gribēju izmazgāt matus, bet es nepamodos 5 no rīta, kā es to biju plānojis, un es nemaz nebrīnos, ņemot vērā to, kādā stāvoklī es biju vakar. Bet nekas, es domāju, ka tā kā rīt ir brīvdiena, un vīrs būs visu dienu, viņš teica, zemes gabalā, Markus, viņš arī brauks. Es domāju, ka es pilnīgi viennozīmīgi uztaisīšu sev self-care dienu, jo jā, uzlādēšu baterijas, jo man to Emi nesit brālim. Jā. Man pilnīgi viennozīmīgi tas ir vajadzīgs, bet jā, pulkstenis ir 12. Meitenes sākas ierasties no 3. Es ielūgumā uzrakstīju, ka pasākums sākas 4, bet tā kā Alīna palūdz, vai viņa var braukt agrāk, jo viņai pēc tam ir jābrauc pakaļ bērniem, tad viņa būs ap pulkstenis 3. Karolīna ar Lauru ieradīsies ap pulkstenis 4, kā ir paredzēts, varbūt kādu minūtu vēlāk, un tad Sanita ieradīsies ap pulkstenis 6, jo viņai ir darbiņš. Savukārt Diana, diemžēl, šogad nebūs, jo viņai arī šodien ir darbiņš, un viņa netiek. Tā kā, jā, pulkstenis ir 12, es domāju, ka es kādu brīdi vēl atvilkšu elpu, un tad jau sāksim gatavot uzkodas.
kleita. Tu tā kā šitā te sarkan galvīte. Es jau teikt sniegbaltīte. Mums būs arī, varēs izvēlēties, ko darīt. Varēs krāsot, bet man liekas, šitie ir jāliek, būs vēl cepties, ķipa. Tas ir no Taigra? Jā. Es tikko tur biju, tāds pat neredzēju. Es internetā sūtu, viņam zin kāds foršs lietas internetā ir. Vienīgais, zin, ko es aplausos, ka tā krūzīte ir tik Nu labi, tāpat tas ir tik mīlīgi. Jā, varēs izskatīt. Tieši priekš espresā. Jā. Ļoti labi. Pagai, iekšā ir 2 piks. Ak, Vai, nu bet tas ir mīlīgi. Es atšito, nu forši. Es domāju, Bet tur vienīgais neielien kafija, maš, tikai no kafijas aparāta. Uztaisīt pati nevarēsi. Nē, nu tas tas ir ir ļoti mīlīgi. Nu beidz. Gribu savus 2 eiro. Nu, bet tas ir mīlīgi. Nu labi, jā, bet rēcīgi. Es domāju, nu labi, viena maza. Jā, bet es jau naudu par to. Bet es nesaprotu, ļoti kā grūti. cilvēki dara, pieņemsim, īsto vlogmas, jo īstais vlogmas ir, ka tu sāc filmēt 1. decembrī un liec 2. kas ir bijis vakar. Tā kā, ja tev ir, un ir cilvēki, kas to dara ar bērniem. Es varbūt varētu izvilkt nedēļu, jo tāpat uz decembra beigām sanāk. Viņi tur trakoja. Es pat šitos storijas arī filmēju jau novembra sākumā, lai likšu tagad. Jo, pieņemsim, man tāpat decembra beigās pēdējās 3 dienas tik un tā sanāk, kad es filmēju, rediģēju. Bet ja tev visu mēnesi tā ir jādara, tas ir vienkārši. Es nezinu, kā cilvēki to dara. Būs balvas par skaistu. Jā, Jo! Es gribu, ka balva, kur jāpiedalās konkursā. Skatoties par ko nē, jācīnās. motivācija. nē, būs vienkārši tāda forša dāvaniņa par kopā būšanu. Cik jauki. Jā. Tas var necensties. Nē, es ieraudzīju taigrieši tāds, jo sevi Ļoti forši. Ļoti, jā, man arī patīk. Alīnai būs balta, pārēt baltā. Jā, es gribēju Izskatās, ka pamatni. tu neesi nokrāsojis. Nē, viņa paliks spīdīgāka. Jā, nē, es gribēju, lai viņai ir efekts 3D. Jo, nu, jums nav kaut kā vienkārši. Jūs redzējāt, kad šis mūsu tirdziņš ir 3. vietā? Jā. Tāpēc mēs tur vēl Bet nebijām. vakar es dzirdēju par rādio, ka arī gaismiņu ziņā mēs esam ļoti augsti šogad, un es tā pasmējos. Es domāju, nu jau, bet tad man mamma vakar bija pieskatīja šeit Emīliju, viņa brauc mājās prom, viņa teica, ka viņa brauca gar operu, un tur... Opera. Jā, vot tur ir Vienkārši ļoti, jā. Ziniet, kura sajūta ir mana vismīļākā? Viena no mīļākajām, viena no foršākajām. Tad, kad ballīte ir jau beigusies un tu esi novākusi virtuvi un ielikusi mazgāties visus traukus un principā viss ir sakārtots, tīrs un var iet gulēt. Jā, es tikko novācu visu virtuvi, ļoti priecājos. Varu teikt, ka oficiāli šī gada Friendmas ir beidzies, gāja ļoti forši. Sanāca tāds kopistisks, bet tajā pat laikā atsevišķi pasākums, jo katra no meitenēm atbrauca savā laikā. Alīna atbrauca 3, tad Karolīna ar Lauriņu atbrauca ap 4 un Sanita atbrauca ar 6, līdz ar to man ar katru no meitenēm principā sanāca pavadīt laiku kopā, kas bija ļoti, ļoti forši. Jā, Sanita burtiski pusstundu atpakaļ devās mājās. Viņa pilnīgi viennozīmīgi nebūtu braukusi tik ātri, bet Viktorija, viņas meita, gribēja ļoti paspēt uz 11 mājās, lai gan viņa nepaspēs uz sākumu, bet, protams, es sapratu.
Tā kā jā, bija jauki atkal satikties un vienmēr patīk uzturēt šo te tradīciju pirmsvētku laikā. Es, man liekas, Friendmasu piekopju jau 3. vai 4. gadu, bet nevaru sagaidīt nākamā gada Friendmasu, jo tad jau mēs būsim mājā, un tad, protams, būs vairāk vieta, un tā būs daudz lielāka ballīte, daudz lielāks pasākums ar vīriem, bērniem, un, teiksim tā, pavisam cita mēroga Friendmas. Bet pirms es finišēju šo vlogu, un finišēju ar šo vlogu, jo pulkstens ir 10 vakarā, un jā, gribās pamazām taisīties uz čuču mūžu, skatīties viens pats mājās 2. Pirms es finišēju šo vlogmas dienu numur 13, es gribu atvērt ar jums adventas kalendārus, un man ir jāatver veselas 2 dienas. Tātad, Nutego adventas kalendārā mums ir sezama pasta. Ļoti interesanti, šāda pasta man nav bijusi, un es pat īsti nezinu, kur tādu pielietot, būs jāpalasa, un ar to arī pirmais atvērums ir atvērts un noslēdzies. Es zinu, ka šis izskatās nepārāk skaisti, bet, jā, es neesmu skaistākais adventas kalendāra lodziņu taisītājs, un tad 13. datumā mums ir... Mums ir kokosriekstu sapnis. Wow, šis izskatās super interesanti. Sastāvdaļas kokosriekstu krēms un cukurs. Smaržo. Labi, šis varētu būt, es domāju, ka šis varētu būt garšīgi, ja pielikt vienkārši pie kādām pankūkām vai pie tās pašas auzu bārslu putras. Tā kā jā, tas mums bija Nutego adventas kalendārā, savukārt Real Techniques adventas kalendārā mums ir jāatver 12 un 13. 12. datumā mums ir otiņa, ļoti maziņa otiņa, ir liner brush, mini fine liner brush. Izskatās, ļoti maziņa, bet, tā kā es linerus nelietoju, tad visticamāk man šī otiņa būs kādam jādod, un 13. datumā mums ir vēl viens kosmētikas sūklītis. Tā kā es tagad esmu nodrošinājusies ar kosmētikas sūklīšiem uz aptuveni gadu, jo šie ir ļoti labas kvalitātes un ar viņiem var ļoti, es pat teiktu, vairāk. Es teiktu, ka viens kosmētikas sūklītis pilnīgi viennozīmīgi būs labs vairāk nekā pusgadu. Jā, un kā jau minēju, šis dizains man atgādina Lieldienu olu. Tā kā jā, man mīļie, es domāju, ka ar šo es arī finišēšu šo vlogmas dienu numur 13, un tiekamies jau rīt, vlogmas dienā 14, kad es pilnīgi viennozīmīgi taisīšu sev tādu kā pilnīgu self-care dienu. Tā kā paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka skatījāties šo vlogmas dienu numur 13, un tiekamies vlogmas dienā numur 14.